Savu mežu es redzu kā tādu nākotnes mežu, jo tad, kad es viņu iegādājos, tur nebija nekāds nākotnes mežs iedomāt. Tur bija aizaugušas lauksaimniecības zemes ar krūmiem un dažādām citām lapakoku sugām. Tas mērķis bija ieaudzēt vērtīgākas koku sugas, kā piemēram bērzu un egli. Lūk, un ar to jau vien nepietiek. Ja dziļāk mežā tu ej, tad ieraugi dažādus brīnumus un dažādas lietas, kur ar vienkārši ieaudzēšanu nepietiek. Lūk, un tad arī nāca šīs te doma un idejas melorēt. Protams, tās ir lielas investīcijas, bet tas viss atmaksāsies. Tas paliks maniem bērniem, maniem mazbērniem. Es pats nepieteicos konkursā, man pieteica divas burvīgas meitenes no Meža konsultāciju pakalpojumu centra. Kaut kā sanāca tā, kad es viņas abas uzņēmu tādu semināru vai meža apmeklējumu un atrādīju šās savas platības, kur tika veikta melorācija un ir ieaudzētais mežs. Viņas man iedvesmo, viņas man teica, lai es neturu sveci zem pūra un piedalos. Es sākumā padomāju, kādas dažas dienas un piekritu. Īsnībā, jā, es esmu gandarīts, kas esmu piedalījies. Mežs jau ir, tā ir ekosistēma. Kārtīgs saimnieks, teiksim, labi, viņš nocērt mežu, bet viņš ir jāatjauno. Tu viņu atjauno, viņš ir jākopj. Tas ir tā kā reizrēķins, man liekas. Jo, ja tu gribi izaudzēt pilnvērtīgu un, teiksim, labu mežu, tad viņš jākopj. Un nevis vienu vai divas reizes, bet pēc situācijas. Man ir pašam tādas platības, kur es esmu divreiz jau kopis vai pat trīs reizes, un es tagad te iekšā un atkal jākopj, lai tu dabūtu šo te rezultātu. Ko es varu pateikt? Es varu pateikt, ka vajag sākt, nevajag baidīties. Man, piemēram, mežā ir ļoti svarīgi pašam pieņemt lēmumus. Tie ir mani lēmumi. Ir bijuši arī nepareizi lēmumi, bet tā ir pieredze. Un ar to es gribu teikt, ka jebkurš lēmums, ko tu pieņemsi savā mežā, neatkarīgi no tā, vai tu raksti kādu grāvi, vai stādīsi priedi, vai egli, vai kādu citu, vai audzēsi baltāksni, tas ir tavs lēmums. Un tad tu redzēsi pēc gadiem, teiksim, vai viņš bija pareizs vai nepareizs. Un šim līdzi ejot, tu pats redzi, kā tas mežs aug, tu pats redzi, vismaz man tā ir. Man mežs saka priekšā, kas tur jādara, vai tur ir jākop, vai tur ir kaut kas cits jādara, vai tur jāatstāj kāds dobumains koks vai vienalga. Tas viss, man viss tā kā mežs rāda priekšā, un tie mani lēmumi ar to, ko man mežs saka priekšā, manā izpratnē būs tas rezultāts.